Kur visizdevīgāk pirkt Baltijas obligācijas? Jeb caur banku vai brokeri visizdevīgāk ieguldīt Baltijas obligācijās? Cenrāžos dati tiek uzrādīti dažādi. Kādam ir minimālās komisijas, kādam nav, kādam ir glabāšanas komisijas, kādam nav. Bet cik tad kopumā šis viss izmaksā? Ir mazliet jāpavada laiks, lai to visu salīdzinātu, apskatītu un izpētītu. Es to esmu izdarījis. Un tad šodien padalīšos ar jums ar saviem atradumiem. No sākuma iziesim cauri vairāku banku un arī viena brokera cenrāžiem. Beigās dažus piemērus parādīšu, kādas varētu būt kopējās izmaksas, ņemot vērā dažādas darbības un jāņem vērā to, ka pie dažāda darbību apmēra un dažāda darbību veida arī kopējās izmaksas atšķiras. Ņemiet vērā, ka šeit, protams, nav nekādas investīciju rekomendācijas un man nav nekādas sadarbības uz šo brīdi ar nevienu no minētajiem brokeriem, bankām. Šo visus veids tikai un vienīgi pēc savas iniciatīvas. Bet tā tad sekošu pēc līdzīga principa, kā tas bija iepriekšējā reizē, kad es stāstīju par Baltijas akcijām, tad kur var visizdevīgāk ieguldīt Baltijas akcijās. Ja to vēl neesi noskatījies, atrod to video manā YouTube kontā. Bet tad aiziet pie obligācijām, iziesim cauri tādā pašā secībā bankām, brokerim un beigās nonāksim pie kopsavilkuma. Sākam ar Swedbanku. Jāatgādina, ka Swedbank bija līderis tieši Baltijas akcijām, tāpēc, ka Baltijas akcijas Swedbankā var pirkt un pārdot bez komisijas maksas. Kā izskatās ar obligācijām? Jāuzsver arī tas, ka šajā reizē es nerunāšu par to, kāds ir tehnoloģiskās iespējas, cik kurā vietā ir ērti vai neērti, vai kā izpaužas pirkšana un pārdošana. Par to droši vien kādā atsevišķā reizē, bet šodien tieši runājot par izmaksām, cik tad maksā to visu darīt. Tātad Swedbank. Cik maksā pirkt un pārdot obligācijas Swedbankā? Swedbankā darījuma uzcenojums, jeb komisijas maksa par darījumu ar obligācijām ir līdz 0,1%, bet tad izmantosim šo 0,1%. Minimums 20 eiro par darījumu. Tātad minimums jārēķinās ar 20 eiro komisijas maksu pie pirkšanas un pie pārdošanas. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir piebilst to, ka Swedbankā atšķiras komisija tādā gadījumā, ja mēs obligāciju pērkam publiskajā piedāvājumā, ja tajā brīdī, kad obligācija pirmo reizi nonāk tirgū, tad faktiski notiek tur nevis pirkšana, bet kā šeit ir īstenībā atzīmēts vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros. Ja? Tad kāds šis brokeris pārskaita pret apmaksu citam, tas gluži nav darījums tur biržā vai citām pusēm, tāpēc šeit viņi piemēro citu komisiju. Citiem tā nav, bet Swedbank gadījumā tā ir. Un šajā gadījumā, ja tā būs obligācija, ko emitē Latvijas emitents, tad komisijas maksa ir 6 eiro par darījumu. Neatkarīgi no summas, līdz ar to pie lielām summām šī ir ļoti izdevīga un pievilcīga komisija. Ja emitents ir Igaunijā vai Lietuvā, tad, kaut gan ziniet, man jāprecizē, vai emitents vai organizators, tur droši vien būtu jānoprecizē, bet droši vien standartā būs tā, ka ja būs organizēts šajās kaimiņu valstīs, tad arī šī komisija būs 10 eiro par darījumu. Tālāk mums vienmēr ir svarīgi arī zināt to, vai mums ir jāmaksā kāda kontu uzturēšanas maksa un vai mums ir jāmaksā arī šī vērtspapīra turēšanas, glabāšanas maksa. Swedbank gadījumā par pašu kontu kā tādu nav jāmaksā, jeb nav nekādas minimālās mēneša maksas. Arī Baltijas vērtspapīriem, tā skaitā arī obligācijām, nav šīs turēšanas maksas. Tātad Swedbankā ir tikai pirkšanas un pārdošanas komisija, un atšķirīgi šīs komisijas, ja mēs piedalāmies sākotnējā piedāvājumā. SEB-banka. Cik SEB-bankā ir jāmaksā par to, ka mēs varētu ieguldīt obligācijās? SEB-bankā mēs redzam vēl ir interesanti nosacījumi. Ja? Tātad pirmkārt ir 0,2% no summas, minimums 5 eiro. Tātad šī minimālā komisija, salīdzinot ar iepriekšējo Swedbanku, ir mazāka. Tur bija 20 eiro, šeit ir 5 eiro. Bet mazāk ir procentuālā komisija. Un, kas vēl ir svarīgi, ir tātad minimālā ieguldījuma summa 1000 eiro. Tātad mums ieguldījums vienā obligācijā, vienā darījumā, mums ir jāveic minimums par 1000 eiro. Bet tātad pirkšanas vai pārdošanas komisija
Un, protams, arī no Svetbankas, ka nav atšķirīgas komisijas par to, vai mēs piedalāmies pirkšanā otrreizējā tirgu, jeb publiskajā piedāvājumā. Tātad visos gadījumos vienādi. Kāda ir ikmēneša maksa par Baltijas parādu vērtspapīriem? To glabāšana ir bez maksas. Attiecīgi šajā ziņā arī Svetbanka diezgan izdevīgi sanāk. Ja tā var spriest pēc cenrāža. Tomēr jārēķinās ar to, ka ir ikmēneša minimālā maksa par vērtspapīru kontu, kas ir 1 eiro. Nākamā ir Citadele. Kādas ir komisijas maksas par ieguldīšanu Baltijas obligācijās, ja mēs gribam šos darījumus veikt caur Citadeli? Tad darījumi ar parāda vērtspapīriem Baltijas biržās ir 0,1%. 0,1% no darījuma nominālās summas, nomināla vērtības, un nav nekādi minimumi piemēroti. Attiecīgi, šeit arī mēs neredzam nekādus minimumus norādītus par veicamajām summām. Līdz ar to, piemēram, investoram ar mazākiem ieguldījumiem, nevis 1000 eiro vienā darījumā, bet, piemēram, 500 vai pat 100 eiro. Ja ir tāda iespēja, jo ir arī obligācijas, kurām minimālais solis, jeb šis nomināls ir 1000 eiro, bet ir arī tādas, kurām ir 100 eiro. Attiecīgi, tad šeit tas arī būtu iespējams izdarāms, un tā kā šeit nav minimālo komisijas maksa, tieši tādam iesākumam šis ir, manuprāt, ļoti labs piedāvājums. Ļoti labs piedāvājums. Tālāk mēs runājam par turēšanu. Šeit šī situācija atšķiras salīdzinot ar iepriekšējiem diviem spēlētājiem, jo ir finanšu instrumentu turēšanas maksa, un tā ir 0,02% no šīs aktīvu vērtības, minimums 2 eiro, un tas viss tiek rēķināts mēnesī. Pēc brīža arī vēlāk parādīšu apkopojumu kaut kādos konkrētos scenārijos, cik tas sanāk komisijās, bet tātad šāda komisija ir, salīdzinājumā iepriekšējos spēlētājos tādas nebija, bet šeit ir. Luminor. Kā tad šeit ir ar darījumiem ar obligācijām? Ar obligācijām otrreizējā tirgu ir 0,5% komisija no darījuma vērtības. Atceramies, citos bija 0,2, 0,1, bet labi, paliekam šeit 0,5. Minimums 50 eiro par darījumu. Savukārt, ja parāda vērtspapīra iegāde pirmreizējā izvietošanā, tad 0,5% no darījuma vērtības minimums 20 eiro. Uzreiz ir redzams, ka ar vairākām kārtām vairāk nekā iepriekšējos citos apskatītos spēlētājos, plus jārēķina klāt arī finanšu instrumentu turēšanas, jeb glabāšanas komisija, kas Luminorā ir 0,015%, minimums 1 eiro mēnesī. Pagājušais jau arī paskatījos uz to, kādas ir cenas caur LHV, un lai nebūtu gluži tā, ka mēs apskatām tikai vietējos spēlētājus, un arī no otras puses, lai nebūtu tā, ka mēs domājam to, ka tikai visur citur zāle ir zaļāka un ka ir jāmeklē spēlētāji ārpusē, tad apskatīsim vienu varbūt no populārākajām opcijām, kur es zinu, ka cilvēki ik pa laikam izmanto, lai veiktu ieguldījumus Baltijas biržās, arī no Latvijas viņi izmanto LHV. Tātad kāda ir maksa par obligāciju pirkšanu? Kā mēs redzam šeit, tātad service charge, jeb komisijas maksa par obligāciju transakcijām ir 6 eiro plus 0,2% no obligācijas vērtības. Tātad ir minimālā komisija plus arī procentuāli no visas pirkšanas vērtības. Jāatgādina arī, ka iepriekš jau biju minējis arī pie akcijām, tad ieguldīšana Baltijas akcijās, bet arī caur obligācijām. Tad, ja mēs gribētu izveidot šeit kontu un ieguldīt tikai šim nolūkam, vienalga kādam nolūkam, bet ja mēs gribam atvērt LHV bankā kontu, tad mēs priekš LHV esam ārzemju klients. Pieņemot, ka mēs esam Latvijas rezidents, nevis Igaunijas rezidents, tad mēs esam ārzemju klients. Mums nāksies maksāt 100 eiro komisiju par atvēršanas dokumentu izskatīšanu, un pēc tam mēnesī 10 eiro mēneša maksu. Citas komisijas gan tur, manuprāt, nebija paredzētas. Attiecīgi, tad šī te maksa ir tīri par
gribam veikt tikai investīcijas. Ja mēs gribētu citos nolūkos izmantot šo kontu, nu varbūt tad mēs viņus varam neiekļaut šajā aprēķinā, bet izējot no šodienas kārtēja apskatu par to, cik tad maksātu tieši no investīcijas skatu punkta, es teiktu, ka šeit ir jāskaita klāt. Un tad vēl viena opcija ir igauņu brokeris Lightyear. Un šeit tātad ir šī interesantā lieta, ka eiro denominēti akcijas, obligācijas un citi instrumenti ir 1 eiro par darījumu. Un es īstenībā tiešām no sākuma pat nepamanīju cenrādī šos bonds, un tad es sāku skatīties, un izrādās tiešām viņiem ir obligācijas. Un tad es pat tiešām sazinājos ar viņiem un paprasīju, vai tiešām ir tikai 1 eiro un nav nekādu citu komisiju. Un man apstiprināja, jā, tiešām ir 1 eiro, nav citu komisiju, nu ja tur neveic citās valūtās vai vēl kādas citas darbības. Un tad šķistu to, ka wow, šis tiešām ir vislabākais piedāvājums, neatkarīgi, ko visi citi tur piedāvā, bet ir viens ļoti liels bet. Lielais bet ir tāds, ka, piemēram, uz šo brīdi, kad tiek ierakstīts šis apskats, tas ir augusta pašā sākumā, ir pieejamas ieguldīšanai 32 obligācijas. Tā skaitā arī vairākas, tur ir valsts obligācijas, piemēram, Igaunijas un vairākas no šī arī no galvenā saraksta ar ļoti zemiem ienesīgumiem. Tāpēc, ka tās vienkārši ir valsts. Jā. Un, attiecīgi, Lightyear viņiem ir izveidoti savi kritēriji, pēc kādiem viņi izvēlas, kuru obligāciju iekļaut vai neiekļaut pieejamībai ieguldīšanai. Ja mēs paskatītos Nasdaq Baltic mājaslapā pie sadaļā obligācijas, es no galvas nepateikšu, cik tur daudz ir, bet, manuprāt, vismaz 100. Tad atmiņā stāv, ka šis saraksts ir ļoti garš, ir ļoti daudz obligācijas, kas ir listētas šajā obligāciju sarakstos Baltijas biržā. Attiecīgi šeit ir pieejamas tikai 32. Un, ja paskatoties no tām, kas ir pieejamas, varbūt tev tur konkrēts vārds nesaukšu, bet patiesībā, ja mēs gribētu ieguldīt salīdzinoši augsta ienesīguma Baltijas obligācijās, tad tur tā izvēle ir maza. Tā izvēle tiešām ir maza. Es ar viņiem sazinoties, nebija gluži tā, ka viņi arī atklāja pilnībā šos nosacījumus. Ja? Tur kādi ir kritēriji, lai šīs obligācijas tiktu iekļautas pieejamībai, bet protams, ka kāds no kritērijiem ir tas, lai būtu šī likviditāte, tātad obligācijām kaut kāds apgrozījums būtu, un arī obligācijām būtu pieejami pilnie dati, pilna informācija, lai viņi to varētu iekļaut un tā teikt atbildīgi parādīt saviem klientiem, kas ir brokera klienti, kas gribētu ieguldīt finanšu instrumentos. Un tātad attiecīgi, jā, šī ļoti zemā komisija 1 eiro par darījumu, tas ir tiešām ļoti, ļoti pievilcīgi, bet pieejamo obligāciju skaits ir ļoti limitēts. Un tev jautājums, vai arī pirmreizējiem piedāvājumiem, tātad vai publiskie piedāvājumi tur ir, jā, viņi selektīvā kārtā nonāk tur, arī tur nav gluži precīzi skaidrs, kuri nonāk, kā nonāk, visticamāk, tie, kur ir tieši sarunājuši ar viņiem, vēl kā man teica pats Lightyear, ja nu kaut kas tur nav pieejams, var sazināties ar supportu un viņi tur izskatīs, varbūt kaut ko pievienos. Līdz ar to var sanākt tā, ka to, ko mēs gribam tur nopirkt par nelieliem salīdzinoši apmēriem, vai īstenībā vienalga kādiem apmēriem, un tas, kas ir pieejams, to mēs varam izdarīt, bet pārējo visu varbūt beigās mums tāpatās nākas darīt kaut kur citur. Pārējās vietās šādi ierobežojumi nav. Protams, ir jāuzsver tas, ka es teicu, ka es nerunāšu par tehnisko pieejamību, bet Lightyear viss notiek caur platformu un online. Pārējos spēlētājos, kurā droši vien kaut ko var izdarīt internetbankā, kaut kas ir jādara zvanot pa telefonu, kaut kas vēl jāmeklē citās vietās tur darīt. Varbūt izaicinoši, bet pārējās vietās nav šāda ierobežojuma. Principā tu vari piedalīties, iesniegt pirkšanas pārdošanas orderus, to pretī tur brokeris, viņš pieņems arī droši vien ļoti nelikvīdām obligācijām, savu izvēli liec iekšā pirkšanas pārdošanas uzdevumu, bet šeit vienkārši viņš nav. Tu vari mēģināt sazināties, varbūt kaut ko ievietos, varbūt kaut ko neievietos. Bet tā tad visiem esmu izgājis cauri, kāds tad mums ir apkopojums, kāda izskatās kopējā situācija. Kopējā situācija izskatās šāda, ka es varbūt neiešu visiem cauri, bet jūs redziet to, ka ir brokeri, kuriem jeb arī bankas brokeri. Šajā gadījumā jāliek vienā, izmantosim vārdu brokeri, vieta, caur kuru mēs ieguldam Baltijas obligācijās. Ja runājam par darījumu komisiju, kad nopirkšana, pārdošana, tad
0,1% bez minimālās komisijas starp Latvijas bankām. Šis ir viskonkurētspējīgākais piedāvājums. Te gan jāņem vērā to, ka tas ir Citadelē. Jāņem vērā uzreiz to, ka ir šī glabāšanas komisija, kas citās bankās nav. Pie lielākām summām tas tomēr jau atkal tur sasummēsies. Ja runājam par minimālo komisiju, tad 5 eiro piedāvājums no Bankas ir tīri pievilcīgi, bet ir lielāka šī procentuālā komisija. Tikmēr Svetbankā tā ir 0,1%. Bet ir minimums 20 eiro vai arī šie 6 vai 10 eiro un nav glabāšanas komisijas. Ja līdz ar to katros gadījumos kaut kur tur kaut kā sanāk izdevīgi. Skaidrs uz šī visa fona Luminor izskatās vienkārši neizdevīgi, salīdzinoši dārgi. Un arī LHV nemaz neizstāsta zāle zaļāka, jo ir procentuālā komisija plus vēl klāt ir arī 6 eiro. Attiecīgi tas nevar būt ne lētāk kā SEB bankā, un pie jau nedaudz lielākām summām būs arī dārgāk nekā pie mums Svetbankā. Čempions būtu Lightyear ar 1 eiro darījumu komisijas maksu fiksētu par katru darījumu. Iedomājieties, jūs veicat ieguldījumu par 10 vai par 100 tūkstošiem eiro vienā instrumentā. Jūsu komisija ir 1 eiro, un tas tik skaisti būtu. Bet ir ļoti limitēts piedāvājums obligācijām, kas tur ir pieejams. To tad drīzāk es teiktu, ka tā var būt kaut kāda papildus platforma, kur veikt atsevišķu darījumus atkarībā no tā, vai šī obligācija ir pieejama vai nav, vai viņi izdodas tur dabūt vai neizdodas. Bet tā kā tādai pamatvietai, ņemot vērā tieši šo Baltijas obligāciju specifiku, to, ka standartā mēs pērkam viņas šajos sākotnējos publiskajos piedāvājumos, pēc tam likviditāte ir zema, visticamāk mēs turēsim tās līdz dzēšanai, attiecīgi mums to otrreizējo tirgu tur nevajag, tad droši vien jāsās tur, kur ir pieejams šajos sākotnējos piedāvājumos. Un tur atkal mēs atgriežamies pie šīm standarta bankām, kur tur pārsvarā šie sākotnējie piedāvājumi ir pieejami. Bet apskatīsim dažus piemērus. Te es esmu dažus tādus teorētiskus scenārijus izdomājis. Pieņemsim to, ka ir 10 000 eiro portfelis tieši Baltijas obligācijās. Piemēram, gada pirmajā dienā mēs nopērkam 5 obligācijas, gada pēdējā dienā 5 pārdodam, katrs darījums ir par 2000 eiro precīzi. Šis viss ir tikai piemēra labad, jo saprotat, ka dzīvē tā neeksistē. Jā, dzīvē tur būs kaut kāda, varbūt ja ir otrreizējā tirgu, tad ir, un pie tam šeit es uzrakstīšu otrreizējā tirgu, jā, tad tur būtu kaut kāds uzkrātais kupons, vēl kaut kas, ja tur tā tik precīzas summas nevarētu dabūt. Bet iedomāsies šādu teorētisku scenāriju, lai mēs izmantojot standarta cenrāžos norādītās komisijas varētu nonākt pie tā, kāda tad ir ietekme uz mūsu profilu, uz mūsu portfeli gada laikā. Un te mēs ieraugām atbildi. Tātad pirmajā kolonā ir nosaukumi, jā, bet pēc tam otrajā kolonā ir pirkšanas komisija, cik mēs samaksāsim darījumiem, un tad ņemot vērā, ja ir minimālā komisija, tā ir ņemta vērā. Ja ir tikai procents, šis te, piemēram, 0,1%, tad tas arī ir ņemts vērā. Un tad šīs otrajā ir pārdošanas komisijas, jo gada beigās mēs pārdodam. Pēc tam tālāk mums ir glabāšanas komisija. Mums ir kontu uzturēšanas maksa, kas varbūt šajā gadījumā ir tikai šī LHV, un varbūt, ja mēs izmantojam ar citām vajadzībām, mēs to pat varētu neskaitīt klāt, bet tāda mums šeit ir. Un saskaitam kopā, kādas tad mums ir kopējās izmaksas no šādai te darbībai. Atgādinu, 10 000 eiro portfelis, 5 darījumi gada sākumā, 5 gada beigās, visu pārējo gadu turējām. Kādas tad ir kopējās izmaksas? Svetbankā tie ir 200 eiro, SEB bankā tie ir 62 eiro, jo šeit bija arī kontu uzturēšanas maksa, bet pirkšanas pārdošanas komisijas bija zemākas. Tad Citadelē tie būtu 44 eiro. Luminorā tie sanāktu 518 eiro. Jā, redziet atšķirību, vai ne? Starp šīm divām tikai bankām, jā, tā atšķirība sanāk tur 12 reizes. Un Lightyear tas vispār būtu 10 eiro, pieņemot to, ka tieši šīs obligācijas, kuras mums vajag, tieši tur ir pieejamas. Un tad procentuālā ietekme no portfeļa vērtības. Cik tad no kopējās portfeļa vērtības mēs gadā samaksātu komisijās? Tad mēs ieraugām sākot no 0,1% Lightyear, pieņemot, ka tieši tur ir pieejami tās obligācijas, tās, kas mums vajadzēja, līdz pat 5,18% Luminorā. Labi, paņemsim vēl vienu citu piemēru. Iepriekšējais bija otrreizējā tirgu, bet skaidrs, jā, lielākā daļa otrreizējā tirgu darījumus nekādas neveic. Viņi vienkārši vienreiz nopērk publiskajā piedāvājumā un pēc tam, tā teikt, sēž līdz dzēšanai. Iedomāsimies, ka ir tas pats 10 000 eiro portfelis.
5 pirkšanas darījumi. Iedomāsimies to, ka šie 1. janvārī ir iespējams nopirkt 5 pirmreizējos publiskos piedāvājumus, piemēram, tie ir Baltijas līmenī, un nav pārdošana. Un mēs vienkārši turam līdz dzēšanai, un attiecīgi visu gadu šī 10 000 eiro summa arī ir. Katrs darījums 2000 eiro, un tos visus mēs veicam publiskajā piedāvājumā. Kurš tādā gadījumā ir visizdevīgākais piedāvājums? Te jāatgādina, ka Svetbankai mums vairs nav šī minimālā komisija 20 eiro, bet mums vienkārši ir komisija par vērtspapīru pārvedumu. Nu, tā kā mēs pieņemam, ka tas ir Baltijas līmenī, tad tie ir 50 eiro. Ja tas viss būtu Latvijas obligācijas, mēs arī varētu varbūt rēķināt par 30 eiro komisiju. Nu, attiecīgi, kopējās izmaksas Svetbankā mums sanāk tikai 50 eiro gadā. Ja tas viss būtu Latvijā, tad būtu 30. Bet mēs nezinām, un es negribu pielāgot ļoti šo scenāriju tikai vienai konkrētai bankai. Tāpēc pieņemsim šādi. SEB bankai komisijas maksas būtu par pikšanu būtu 25 eiro, bet papildus nāk kontu uzturēšanas maksa 12 eiro, tad kopējās izmaksas 37 eiro gadā. Citadelē 10 eiro vēl joprojām ļoti zema komisija, bet te mums nāk klāt šī glabāšanas komisija, kas ir 24 eiro gadā, ņemot vērā portfeļa vērtību, un mēs nonākam pie kopējās summas 34 eiro gadā. Un īstenībā šeit uzreiz jau mēs varam paskatīties šos pirmos 3 spēlētājus, mums sanāk, Citadele ir izdevīgāks, SEB ļoti tuvu. Svetbanka arī turpatās, ja tās vēl būtu Latvijas obligācijas, tad turpat būtu zemāks līmenis. Paskatāmies uz Luminoru, tad atceramies, tur arī bija, ja veids pirmreizējā tirgu, tad bija 20 eiro minimālā komisija. Tātad šeit jau sanāk mazāk, bet tāpat tās ir 100 eiro, un pieskaitam klāt glabāšanas komisiju, un mēs nonākam pie 118 eiro, kas ir ar vairākām kārtām vairāk nekā iepriekš. LHV bankā būtu 50 eiro par šo darījumu veikšanu, bet te es pieskaitīs klāt arī šīs uzturēšanas maksas un atvēršanas. Pat ja to nebūtu, tad arī 50 eiro vēl joprojām varbūt nonāks Svetbanka līmenī, bet ir augstāk nekā SEB un Citadelē. Lightyear atkal pieņemot, ka tur ir pieejamas tieši tās 5, kuras mums ir vajadzīgas. Ja to tur nav, šis nedara līdz pilnam salīdzinājumam. Bet tā tad normālā gadījumā mēs esam izvēlējušies ar salīdzinoši zemām izmaksām brokeri, tad mūsu šīs izmaksas varētu būt starp 0,3 un 0,5% gadā. Pārējais viss ir dārgi, un to es domāju, ka nevajadzētu darīt. Tad vēl viens scenārijs. Ja? Paņemsim kādu lielāku portfeli, piemēram, 100 000 eiro portfelis obligācijās, jau mazliet salīdzinoši aktīvāks, ka mēs pirmajā šajā dienā nopērkam 10, pusi no tiem mēs nopērkam publiskajā piedāvājumā, otru pusi mēs nopērkam otrreizējā tirgu, un tad pēc tam mums vēl ir 5 pārdošanas darījumi pēdējā gada dienā. Katrs darījums ir par 10 000 eiro. Sanāk, tad mums kopā ir 15 darījumi gada ietvaros, un paskatāmies, kādas tad šeit sanāk kopējās komisijas uz šādu te portfeli, jo, protams, ka te jau daudz vai lielāku nozīmi spēlē šīs procentuālās komisijas. Ja iepriekš pārsvarā tomēr šie minimumi bija no svara, tad šeit vairāk jau tiešām spēlē lomu šīs minimālās, šīs te procentuālās komisijas un atsevišķos gadījumos arī vēl joprojām minimālās komisijas. Tad Svetbankā šāds te darbību kopums izmaksātu 150 eiro pirkšanas komisijās un vēl 100 eiro pārdošanas komisijās, un gada ietvaros tie būtu 250 eiro. SEBā tie būtu 200 pirkšanai, 100 pārdošanai un vēl kontu uzturēšanas maksa, un te jau mēs nonākam pie 312. Un Citadelē, jā, ir šī 0,1% bez minimumiem mums palīdz, tad pirkšanas komisijas ir zemas 100 eiro, pārdošanas komisijas arī ir zemas 50 eiro, bet šīs glabāšanas komisija, tas uzreiz jau kopējo bildi sāk mainīt, tad mēs nonākam pie kopējām izmaksām gada ietvaros 390 eiro apmērā, jeb 0,39% no kopējās portfeļa vērtības iet komisijās. Salīdzinājumam SEBā bija 0,31, Svetbankā 0,25. Luminor pirkšanas komisijās 500 eiro, pārdošanas komisijās 250 un glabāšanas komisiju mēs nonākam pie 930, jeb 0,93% gada ietvaros. Redzam, būtiska atšķirība pret to, kas ir pārējiem. Un tad skatāmies, kas ir LHV. LHV mums būtu 260 eiro pirkšanas komisijās, 130 eiro būtu pārdošanas komisijās, un tad ir uzturēšanas un atvēršanas maksa, un kopā ir
10. Mēs pieņemsim, ka varētu vēl pat šīs komisijas maksas noņemt nost, tad 220 eiro noskaidīt nost, un mēs nonāktu pie 390 eiro, kas būtībā būtu tikpat liels apmērs, kā mēs Citadelē samaksātu komisijās gada ietvaros. Nu, ja mēs neskaitītu šeit šīs klāt, bet, kā es minēju, ja es pieņemu to, ka man tikai šo vienīgo vajadzību dēļ vajag to kontu atvērt, nu, tad šīs komisijas skaitītu klāt un nonāktu pie šāda te rezultāta. Un Lightyear atkal, ja, absolūtais čempions, pieņemot to, ka tieši tās obligācijas, kas man ir vajadzīgas, tur ir pieejamas. Protams, ja viņas nav pieejamas, man nedara šis brokers, jo vienkārši man nav iespējas, man neko nedod zema komisija, man nav iespēja tur nopelnīt. Ne? Bet tās komisijas kopā būtu 15 eiro un tā ietekme uz portfeli būtu 0,015%. Ja. Šādā ziņā žēl, ja tiešām būtu tā, ka visi šie darījumi, jeb visas obligācijas būtu pieejamas Lightyear, tad tepat nebūtu ko citas vajag salīdzināt. Ja? Tur tik milzīgas šīs atšķirības, bet nav. Tur, protams, ir savi iemesli, kā viņi arī paši min. Bet labi, mēs esam nonākuši pie gala rezultāta. Ja? Tad Lightyear der tikai un vienīgi tad, ja tur viss ir pieejams, tas, kas mums vajadzīgs. Bet savukārt pārējos scenārijos mēs redzam to, kādas ir komisijas atšķirības. Un atkarībā no tā, kādu mēs savu darbību plānojam, mainās arī tas, kurš brokeris man ir ar zemākajām izmaksām. Secinājumi. Lētākā opcija. Visos scenārijos ir Lightyear pie nosacījuma, ka pietiek ar viņu izlasi, jo izmaksas ir tikai 1 eiro par darījumu. Ja nav mums vajadzīgās obligācijas tur, nedara mums šis te vismaz kā pamata risinājums. Kā papildus risinājums, varbūt, ka dara kā papildus risinājums. Tad otrs brokera konts pieņems. Jā. Ja mums bija šis pirmais scenārijs, kurā mums ir 10 000 eiro portfels ar 5 pirkšanas, 5 pārdošanas darījumiem otrreizējā tirgū, tad mums visizdevīgāk sanāk Citadele, jo izmaksas gadā, kopējās izmaksu ietekme uz portfeli 0,44%. Otrais scenārijs – 10 000 portfelis, 5 pirkšanas publiskajā tirgū un turam līdz dzēšanai, jeb hold to maturity. Ja. Atkal. Citadele sanāk visizdevīgāk, šīs komisijas ietekme uz portfeli gadā ir 0,34%. Ja mums ir lielāks portfels, aktīvākas darbības, tad pieņemsim 100 000 eiro portfelis, 10 pirkšanas, un tad vēl puse no tām bija publiskā tirgu, tad otrreizējā tirgu un puse no tā bija pirmreizējā piedāvājumā un ir 5 pārdošanas. Tad Swedbank sanāk visizdevīgāk, tāpēc, ka viņiem nav glabāšanas komisija, un viņiem īstenībā arī šī pirkšanas komisija procentuālā apmērā bija zemākā. Citadelē bija tāda pati, ja, bet salīdzinot arī ar pārējo banku piedāvājumiem. Un otrā daļa secinājumiem, tad kurā gadījumā, vai kādas secinājums ir izdarīt par katru konkrēto apskatīto banku vai brokeri. Swedbank, ja tikai iegulda sākotnējos piedāvājumos un tur līdz dzēšanai, vai papildinājums arī tas, ko es neesmu šeit pierakstījis, bet noteikti vērtīgs papildinājums tas, ka lielāks portfels. Tajā brīdī, kad mums jau ir liels portfelis Baltijas obligācijās, tad šīs 0,1% no darījuma summas un it īpaši šīs zemās komisijas pirkšanai, pārdošanai, tās tiešām mums palīdz. Ja portfels ir līdz 100 000 un darījumi galvenokārt notiek otrreizējā tirgū, Citadele, ja portfelis līdz 100 000, tad lētākie darījumi bez minimālajām komisijām. Tur droši vien tā summa precīzi kaut kur zemāk sanāk, ja es netaisīju tādu baigo aprēķinu Excelī, lai nonāk pie pavisam precīzi zemākās summas. Luminorā vienkārši dārgi. LHV sanāk dārgi, tāpēc, ka ir kontu uzturēšanas izmaksas, bet vēl papildus tas, ka obligācijām šī procentuālā pirkšanas komisija arī ir lielāka nekā tajā pašā Citadelē vai Swedbankā. Un Lightyear būtu perfekts izmantošanai, ja vien tur nebūtu ierobežota izvēle no tām obligācijām, kas tur ir pieejamas. Tā citādāk izmaksas 1 eiro par darījumu, tas būtu lieliski. Ceru, ka šis jums palīdz. Ja vēl neesat sākuši veikt ieguldīšanu obligācijās, tad šis varētu būt vērtīgs solis izvēles ceļā vai posmā, kuru banku vai brokeru izvēlēties. Ja jau veicat ieguldījumus, tad šis varbūt var pavērt domas, ka varbūt ir vērts kaut kur citur paskatīties, kur es mazāk samaksāšu. Jebkurā gadījumā
Obligācijas, tas jau pats par sevi kopumā ir salīdzinoši sarežģītāk nekā akcijas, un mēs redzam, arī cenrāži ir sarežģīti, jāiziet cauri visādiem līkločiem. Dažādos scenārijos ir dažādas izmaksas, tāpēc izvēlamies sev atbilstošāko. Paldies par uzmanību, atstājiet atsauksmi, šis bija vērtīgi, un tiekamies citā reizē. Visu labu!